Sveicināti! Webers piedāvā vairākas siltināšanas sistēmas, tā skaitā siltināšanas sistēmu, kur nobeiguma apdare ir ķieģeļflīzes. Un šodien es gribētu pārunāt nevis vairāk par sistēmas izbūvi kā tādu, bet par ķieģeļflīzēm un krāsainiem šuvotājiem un mūrjavam. Un mēs to darīsim ar mūsu ilgadēju sadarbības partneri SIA Bramlux pārstāvi. Sveiki, Elīna! Sveiki, Mikael! Pastāstīja, ko piedāvā SIA Bramlux. SIA Bramlux jau vairāk nekā 15 gadus piedāvā Latvijas tirgū augsti novērtētus apdares būvmateriālus no vadošajām Eiropas rūpnīcām, tādus kā klinkera ķieģeļus, ķieģeļflīzes, klinkera brūģi, arī ventilējumās fasādes. Attiecīgi mums ir arī ļoti liela pieredze būvobjektos, mēs strādājam ar būvniekiem un sniedzam kvalitatīvus profesionālus montāžu pakalpojumus. Varbūt tu vari īsi pastāstīt par galvenajām priekšrocībām, kādas ir ķieģeļflīzēm. Galvenā priekšrocība ir tāda, ka tas ir ļoti ilgmūžīgs materiāls un estētiski pievilcības. Attiecīgi, fasāde nemainīgi saglabā savu estētisko izskatu daudzu gadu garumā. Klinkera ķieģeļflīzes ir salisturīgas, ugunsdrošas, tām ir ļoti augstā aizsardzība pret bioloģisko un ķīmisko koroziju. Tās neizbalē laika gaitā, ir ļoti noturīgas pret netīrumiem un apkārtējās vides ietekmi. Attiecīgi, fasāde saglabā savu estētisko izskatu ļoti ilgi. Tā ir tā kā pievienotā vērtība, teiksim, nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā. Tas ļoti paaugstina mājas vērtību tirgū. Paldies! Varbūt tu vari vairāk pastāstīt, kā tiek ražotas ķieģeļflīzes. Es sapratu, ka tas ir dabīgais materiāls, bet varbūt tu zini kaut ko detalizētāk par pašu ražošanas procesu. Jā, klinkera ķieģeļflīzes tiek ražotas no augstvērtīga dabīga māla materiāla. Kā mēs zinām, Vācijā, Beļģijā un šajās valstīs ir viskvalitatīvākais tieši māls. Un mēs piedāvājam ķieģeļflīzes tieši no šīm vadošajām rūpnīcām. Produkts tiek apdedzināts ļoti augstā temperatūrā līdz 1100 grādiem. Un pateicoties šim apdedzināšanas procesam, ķieģeļflīzes iegūst augstas fizikālās īpašības. Tas ir salisturību, izturību pret mitrumu un ļoti zemu ūdens uzsūci, kas ķieģeļflīzēm ir parasti no 2 līdz 6%, bet vidē ir tie 2 līdz 4%, kas ir piemērots mūsu klimatiskiem apstākļiem. Jā, izskatās, ka ķieģeļflīžu veidu ir ļoti daudz, dažādi izmēri, biezumi, krāsas, faktūras. Saskaņā ar mūsu tehnoloģiju ne visas ķieģeļflīzes der siltināšanai uz fasādēm. Sistēmas turētājs nosaka vairākus ierobežojumus, un tas attiecas uz ķieģeļflīžu svaru, mitruma uzsuci, salisturību. Varbūt tu vari pateikt, kam pievērst uzmanību, izvēloties ķieģeļflīzi savai fasādei? Es noteikti ieteiktu izvēlēties kvalitatīvus fasādes materiālus no pārbaudītiem ražotājiem, noteikti iepazīties ar materiālu sastāvu, no kā tiek izgatavots šis materiāls, vai viņš ir paredzēts mūsu klimatiskajiem apstākļiem, iepazīties ar tehniskajām īpašībām, noteikti iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par izvēlēto produktu, jo fasādes materiālus jūs izvēlaties tomēr ilgtermiņā un ir krietni jāpadomā par to izvēli. Es varu apgalvot, ka mūsu ķieģeļflīzes atbilst visiem standartiem. Tiem ir atbilstoši starptautiski certifikāti. Viņas ir piemērotas mūsu klimatiskiem apstākļiem. Flīzēm ir arī atbilstošā mitruma uzsūce, kas ir ļoti zema, no 2 līdz 6%, līdz 100 salisturības cikliem. Un flīžu svars atkarībā no flīžu biezuma ir no 18 līdz 25 kg uz kvadrātmetru. Jā, man arī šķiet, ka ķieģeļflīzes ir gandrīz ideāls materiāls fasāžu apdarei. Tas ir ilgmužīgs un praktiski kvalitatīvi salīmētas flīzes mēs nevarēsim atšķirt no klinkera mūra. Bez ķieģeļflīzēm ir arī citi apdares veidi, teiksim, mēs savā noliktavā tonējam arī dekoratīvu apmetumu, bet tāda sajūta, ka, ko mēs nesatunēsim, viss ir vai nu gaiši peleks, vai nu tumši peleks, vai nu melns, vai nu galīgi balts. Varbūt pastāstīt, kādas ir tendences ķieģeļflīzēm, ko izvēlas klienti, kādas krāsas un faktūras? Pilnīgi noteikti var piekrist, ka ķieģeļflīzes būs ideāls fasādes apdares veids gan jaunbūvēs, gan renovējumos objektos, un kvalitatīvi uztaisītu ķieģeļflīžu fasādi, izmantojot arī šādas stūra flīzes uz ēku stūriem un logu un durvju ailēm, jūs nespēsiet atšķirt no pilnu ķieģeļu mūra. Bet šis risinājums ar klinkera ķieģeļflīzēm būs budžetam draudzīgāks, un arī nevienmēr tehniski ir iespējams izveidot mūrētu ķieģeļu mūri.
Par tendencēm ir tā, ka jau pēdējos gadus ļoti populāras ir tumšas ēku fasādes, vairāk lakoniskas, modernas. Svarīgi ir arī pievērst uzmanību flīžu izmēram, flīžu struktūrai un tonim. Katrā ziņā katrai ēkas arhitektūrai būs piemērots kaut kas pilnīgi cits. Un es vienmēr iesaku sadarboties ar kādu profesionālu šajā jautājumā, vai no ar arhitektu vai dizaineri, kas jums spēs ieteikt tieši piemērotāko risinājumu jūsu fasādei. Protams, jāņem vērā arī pašu klientu vēlmes, jo tomēr mājas fasādi jūs taisat priekš sevis un tendences mainās, un šis ir ilgtermiņa risinājums. Šobrīd viens no populārākajām ir šādas tumšas, maksimāli garas flīzes. Ļoti daudz tagad izvēlās arī dažādas glancētas un spīdīgas struktūras. Šitais skaitās glancētais. Jā, šis būs glancēts variants. Tad ir arī šāds kas arī vēl ir moderns, bet viņš būs raupjāks. Jo pieņemsim kādreiz, ļoti liela tendence bija izvēlēties šādas jau tādas retro, maksimāli vecinātas flīzes. Tad šobrīd šī tendence mainās. Par toņiem, principā, šeit mēs redzam populārākos toņus, tie būs visi tumšie toņi un nedaudz pelēkie, neitrālie toņi. Labu akcentu, estetisku piedod arī krāsainais šuvotais. Jā, tas ir ļoti svarīgi, to es vienmēr arī saku klientiem. Es zinu, ka jūsu salonā arī var atrast vairākus paraugus jau pielīmētam flīzītēm un ar krāsainiem šuvotājiem. Tieši tā. Šuvotājiem. Varbūt tu vari pastāstīt arī, kādas šeit ir tendences. Jā, par šuvotāju tendencēm tur arī nemainīgi jau vairākus gadus ir populāri visi šie tumšie antracīta toņi. Maksimāli pietuvināti ķieģeļflīžu toņiem bez liekiem kontrastiem. Ja kādreiz cilvēki taisīja diezgan kontrastainas šuves, lai varētu redzēt, ka tas ir ķieģeļflīžu vai ķieģeļu mūris, tad šobrīd tendence ir maksimāli pietuvināt pie paša flīžu toņa. Attiecīgi, ja mēs izvēlamies tumšas flīzes, tad pārsvarā šie būs visi šie tumšie šuvotāji. Siena izskatīt uz tādu viendabīgu. Jā, bet faktūra veidojās no šuves dziļuma, no apgaismojuma, tā kā jebkurā gadījumā tas būs estētiski labs risinājums. Un principā šie šuvotāji radikāli atšķirās no tiem šuvotājiem, kas ir piemēroti iekštelpu vannas istabā. Mēs to varam redzēt gan pēc šuves platuma, noteikti dziļumā. Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka jūs saskaraties ar tādiem jautājumiem un noteikti varat sniegt. Jā, ir bijuši tādi jautājumi. Mēs vienmēr izskaidrojam, ka šis šuvju materiāls ir paredzēts tieši klinkera ķieģeļflīžu fasādēm, un tur nav iespējams izmantot parastus flīžu šuvotājus, kas ir paredzēti iekštelpām. Tas ir svarīgs jautājums. Mēs arī bieži saskaramies ar jautājumu, kā pareizāk un ērtāk un ātrāk iestrādāt tādu šuvotāju. Cilvēki izgudro kaut kādus maisiņus, kaut kādas slirces, lai pātrinātu to procesu, tāda veidā iegustot šķidraku masu, kas nav pareizi tam šuvotājiem. Bet mums šeit uz galda ir laikam pareizākais rīks, ar kuru jāveic iestrāde. Jā, šis ir paredzēts horizontālajām šuvēm. Principā pareizā iestrādes tehnoloģija, ko mēs arī vienmēr stāstam saviem klientiem un meistariem, ka pie tās vajadzētu pieturēties, lai gala rezultāts būtu pareizs un fasādē būtu garantija. Ja meistars vēlas pātrināt savu darba procesu, izmantojot kaut kādas savas tehnoloģijas, veidojot šuvotājiem nepareizu šķidrāku konsistenci un iestrādājot citos veidos, tas nav pareizi, un to mēs arī cenšamies izskaidrot. Attiecīgi, vienīgā pareizā metode, ko mēs piedāvājam saviem klientiem, ir izmantot šo lāpstiņu. Attiecīgi, arī šuves biezums ir jātaisa no 12 līdz 14 mm standarta tehnoloģijā. Tas, protams, var būt mazāks, bet minimālais būs 10 mm. Attiecīgi, šuvotāji iespiež flīžu šuvēs diezgan dziļi un blīvi ar šo lāpstiņu. Pēc tam aizpild arī vertikālās šuvītes. Bet mēs sniedzam arī apmācības un konsultācijas šajos jautājumos, ja kādam tas ir nepieciešams. Tas būtu tīpaši svarīgi laikam tādam raupjākam flīzam, jo pēc tam viņu noturīt no šuvotāja ir nepareizi iestrādāt salīdzinoši grūti. Principā, jebkurām šīm flīzēm nav iespējams šuvotāji klāt pāri kā, teiksim, standarta flīzēm. Jā, viņš ir jāiestrādā precīzi tikai šuvē, nenosmērējot pašu flīzes materiālu, īstenībā neatkarīgi no faktūras. Protams, šeit būs grūtāk notīrīt, bet ja ir kāds neliels smērējums kaut kur uz fasādes, kas ir gadījies, to, protams, var notīrīt ar speciālu ķīmiju, bet nevajadzētu tā, ka tiešām visas flīzes ir izsmērētas.
Īstenībā mēs esam izrunājuši vairākas lietas par ķieģeļflīzēm, par šuvotājiem, ko mēs vēl nepateicām, ka atsevišķos gadījumos var izmantot arī krāsaino mūrjauvu, kā šuvotāji, ja šuva ir pietiekami dziļa un plata. Skaidrs, ka ir vairākas lietas jāzina cilvēkam, ja viņš plāno sev veikt nobeiguma apdari ar ķieģeļflīzēm. Varbūt tu varētu palīdzēt un apkopot 3 fundamentālas galvenas lietas, ko turēt prātā, ja cilvēks plāno sev tādu fasādi. Viena no galvenajām lietām, kam vajadzētu pievērst uzmanību, vajadzētu šos fasādes darbus ieplānot tieši siltajā laika periodā. Tas varētu būt aptuveni no aprīļa līdz oktobrim, bet vajadzētu sakot līdzi arī gaisa temperatūrām un laikapstākļiem. Ievērot to, lai flīžu montāžas laikā gaisa temperatūra nenokristos zem +10 grādiem gan dienā, gan naktī, kā arī neveikt flīžu montāžu lietainos laikapstākļos vai ļoti spēcīgā saulē un karstumā, lai tas gala rezultāts būtu tāds, kādam tam ir jābūt. Kvalitatīvs, jā. Ok, tad apkopojot pirmo punktu, mēs varam pateikt, ka ļoti svarīgi ievērot tehnoloģiju, strādāt pozitīvais temperatūras un visdrīzāk tas ir darāms no aprīļa līdz... Jā, tieši tā. Tas būtu ieteikums. Okay. Kas ir otrs? Es to gan gribētu laikam atzīmēt kā tomēr svarīgāko aspektu. Tā būtu pareiza atbilstoša meistara izvēle, kurš ir profesionāls tieši klinkera ķieģeļflīžu montāžā. Šajā gadījumā der atcerēties, ka ne visi flīzētāji, kurus sevi sauc par flīzētājiem, specializējās tieši šajā aspektā. Kā piemēram flīzētāji, kas flīzē iekšdarba flīzes, vanas istabas un tā tālāk. Tā ir pavisam cita tehnoloģija, pavisam citas zināšanas. Attiecīgi izvēlēties meistaru, kurš tieši specializējās šajā jautājumā, kuram ir pieredze un kurš zina visas šīs montāžas nianses, lai jūsu fasādē būtu garantija un jums nebūtu par to jādomā un jāuztraucās. Ok, protams, kā arī visos būvniecības darbos, meistaram ir ļoti liela nozīme, un cik es zinu, jūs arī varat piedāvāt montāžas pakalpojumus. Mēs piedāvājam, kvalificēts meistars. Tas būtu otrs, un tad trešais? Trešais aspekts būtu jāizvēlās arī kvalitatīvi atbilstoši montāžas materiāli. Tāpēc mēs sadarbojamies ar jums, ar Weberu, un saviem klientiem arī iesakam vienmēr un piedāvājam komplektā tieši šos materiālus, elastīgās flīžu līmes, gruntis, šuvotājus krāsainos. Arī mūsu meistari savos objektos strādā tieši ar Webera materiāliem. Viņi ir pārliecināti un pārbaudīti par šo kvalitāti, un principā visi ir apmierināti. Ok, paldies, Elīna. Tad trešais būtu kvalitatīvi materiāli. Protams, viena no tiem ir Weber. Galvenie, kas ir atrodami jūsu salonā taiskaitā. Jā, tieši tā. Varbūt nobeigumā tad pastāstīja, ko vēl cilvēki var redzēt jūsu salonā un kā vispār atrast jūsu salonu Rīgā. Mūsu salonā ir pieejams ļoti plašs paraugu klāsts. Ir ļoti liela izvēle gan fasādes klinkera ķieģeļflīzēm, gan klinkera ķieģeļiem, bruģim, kā arī ventilējumām fasādēm. Mēs atrodamies Sāremes ielā 1C Rīgā. Kā arī mēs rīkojam dažādus seminārus, apmācības un sniedzam profesionālas konsultācijas mūsu klientiem, arhitektiem, dizaineriem, kā arī mēs paši varam piedāvāt jums dizaina pakalpojumus fasādes izvēlē. Vairāk informācijas par mums var atrast mūsu mājaslapā www.bramluks.lv, kā arī mūsu Facebook kontā jūs varat redzēt vairāk gatavos objektus jau. Paldies par sarunu, Elīna. Paldies tev, Mihail.